Raidījumā konkurence šoreiz pievērsāmies veselības un skaistumkopšanas tēmām. Masāžu daudzveidības salonā Lumina tevi pārsteigs. Atliek vien izvēlēties sev tīkamāko. Ja acis ir veselas, tās laimē mirdz. Acu veselības centrs palīdzēs jums tikt pie veselām un arī laimē mirdzošām acīm. Lai svētkus pavadītu lieliskā formā un žilbinošā izskatā, Vejergans Haikēra centrs Rīgā demonstrēs procedūru kompleksu Mezodeluxe spa. Savukārt salonā Stella iespējams izbaudīt vakustēleru kapsulas procedūru un skābekļu kupolu, kā arī citas auguma formēšanas procedūras. Vēnu diagnostiku un ārstēšanu piedāvā Vidzemes vēnu centrs. Raidījums konkurence ceturtdien pēc vakara vēstījuma. Vai zināja, ka Vidzemē dzīvo interesanti cilvēki un ikdienu notiek neparasti atgadījumi? Raidījums Neparastā Vidzeme tev to visu izstāstīs un parādīs. Skaties sestdien, 19:30 LTV 7. Šoreiz raidījumā Vakar vēstis skatieties. Arī šogad Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija īstenos vides izglītības programmu. Atzīmējot Limbažu kultūras nama 65. jubileju, tās darbinieki noslēdz simboliskas laulības ar savu darba vietu. Vāc parakstus Jāņa Daliņa stadiona attīstībai. Atklāja Zemesardzes 20. gadadienai veltītu fotoizstādi. Nu jau 11. gadu Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija turpina aizsākto vides izglītības darbu skolās un pirmskolas izglītības iestādēs, informējot bērnus un jauniešus par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un dabas resursu audzēšanu. Šodien zoo Zaļais cilvēciņš viesojās bērndārzā Vālodzīte, kur mazos iemītniekus iepazīstināja ar papīra dzīves ceļu, izskaidrojot, kā rodas makulatūra un kā no tās atkal iespējams izgatavot jaunu un kvalitatīvu papīru. Papīrceļš ir diezgan garš, jo tad vispirms tur veikalā mēs pērkam visādi sev vajadzīgas lietas, tad mēs dodamies uz mājām, gatavojam ēdienus, tad mums paliek pāri izlietotais papīra iepakojums, tad mēs metam speciālajā konteinerā, tad atbrauc skaistā zoo mašīna, aizved šo papīru uz poligonu, satais tur tādas lielas pakas, un tad tās pakas dodās uz rūpnīcu. Dodās uz Līgatnes papīra fabriku, kur no šīm te papīra iepakojumiem tiek veidots jauns papīrs. Pirmskolā visvairāk, protams, ir papīra atkritumi, ja? Un tas viņiem ir ļoti, ļoti saprotams bērniem. Šis papīra ceļš, kā taupīt, kā šķirot, un pirmskolā mēs ļoti daudz otrais izmantojam papīra atkritumus. Gan toalets papīra rullīši, tas ir manta numuru 1 mums, un daudz ko izmantojam otrais. Bērndārza audzēkņi arī interesi iesaistījās Zaļā cilvēciņa piedāvātajās aktivitātēs. Bērni atbildēja uz jautājumiem, zīmēja, kā arī izjautāja Zaļo cilvēciņu par viņa īpašo līdzi paņemto atkritumu konteineri. Šī man mīļā zaļā soma, tas patiesībā saucās zoo atkritumu konteiners, un šajā skaistajā zaļajā atkritumu konteinerā ir tikai labi atkritumi. Un, ja jūs gribat zināt, es jums varu arī parādīt kādus. Pieņemsim, labais atkritums ir šāda te kastīte. Vai arī šāda te sulpaka, vai arī vispār daudz lietas no papīra. Tie visi mums ir labi atkritumi, no kuriem mēs atkal kaut ko jaunu taisām. Bērndārzs Vālodzīte dažādos zoo piedāvātajos konkursos aktīvi piedalās jau vairākus gadus, īstenojot arī citas vides izglītības programmas. Pirmskolas izglītības iestāde šogad iegūsi ekoskolas nosaukumu. Mazie bērni, ja to pirmskolā jau iemācās domāt, tad, kad viņi izaugs lieli, tad mūsu pavasarī nebūs jārīko vairs cūkmēna akcijas un jātīra mežu un jālepojas ar ļoti daudziem savāktiem atkritumiem. Arī šogad Bērndārza Vālodzīte audzēkņi piedalās zoo pastkartes konkursā. Tāpat tiks domātas arī mīklas par atkritumiem un noteikti pavasarī dārziņa pagalmā taps instalācijas no dažādiem atkritumiem. Pagājušā gadā šāds zoo konkurss bija pirmo reizi vides instalācija. Un tad mēs gatavojam no pēta pudelēm. Katra grupiņa gatavoja savu vides instalāciju, un kur mazajiem palīdzēja vecāki, lielie gatavoja pašus, citur audzinātājs vairāk. Šim gadam mums arī ir ideja, tās nebūs pēta pudeles vairs. Jā.
Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija dažādās aktivitātēs aicina iesaistīties arī skolas vecuma bērnus. Viens no jaunumiem ir ekskursija uz atkritumu noglabāšanas poligonu Daibe, kur iespējams izzināt dažādu atkritumu dzīvesceļu un iepazīties ar poligonu infrastruktūru. Tāpat turpinās arī šis projekts Cilvēks vidē, kur skolas vecuma bērni arī darbojās radoši, zīmē paskartes, darbojās praktiski, iesaistās šķiroto atkritumu akcijā, kā arī pēta tuvāko apkārtni un meklē nelegāli izmestos atkritumus, saucās Zaļais policists. Un, protams, ir arī videoklipi, tā kā pavasara pusē skatīsimies, kas mums būs sanācis ar videoklipiem, tad noteikti varēs redzēt mūsu mājaslapā. Jāteic, ka dažādās ZAO vides izglītības aktivitātēs un konkursos regulāri piedalās aptuveni 65% Ziemeļvidzemes bērnu dārzi un skolas. Izglītības iestādes jau ir ieradušas, ka labāko darbu autori ik gadu tiek sumināti kopīgā pasākumā mācību gada noslēgumā, kad tiek izvērtēti ne tikai konkursu rezultāti, bet arī šķiroto atkritumu apjomi, atklātās nelikumīgās atkrituma izgāstuves un citi labi paveiktie darbiņi. Valmierā atsāksies galda spēļu vakari. Pirmā atkal kopā sanākšana plānota 10. novembrī 5. vakarā Valmieras integrētajā bibliotēkā. Galda spēļu vakari tika organizēti kopš šī gada februāra un notika ik ceturtdienu. Gūstot arvien lielāku popularitāti, tos apmeklē gan jaunieši, gan vecāki ar bērniem, vienā vakarā izspēlējot vidēji ap 20 dažādām spēlēm. Par vissaistošākajām ir atzītas Can't Stop, Uno, Mr. Jack un Geo 200, bet pati populārākā jautrā reakcijas spēle Hali-Galli un domāšanu veicinošā krustvārdu spēle Scrabble. Atsākot sezonu, spēļu vakari arī turpmāk norisināsies ceturtdienās, kad galda spēļu cienītāji varēs iepazīties arī ar jaunu spēļu klāstu. Valsts policija pēc izmeklēšanas un operatīvo pasākumu veikšanas novērsusi pasūtījumu slepkavības, kurās par upuriem bija izvēlētas 2 Limbažu iedzīvotājas. Iespējamais motīvs bijis civiltiesisks strīds par nekustamajiem īpašumiem, ziņo tvnet.lv. Pašreiz slepkavību pasūtītājs, kāds 65. gadā dzimis vīrietis Limbažu iedzīvotājs, kas agrāk tiesāts par nepatiesu maksātnespējas pieteikumu iesniegšanu, ir aizturēts. Par minēto faktu 29. oktobrī tika sākts krimināla process. Paredzētais sods ir mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 10 līdz 20 gadiem un policijas kontrole uz laiku līdz 3 gadiem, konfiscējot mantu. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka aizvadītajā diennaktī konstatēti 3 gadījumi, ka transporta līdzeklis vadīts alkohola reibumā. Reģiona teritorijā notikuši arī 3 ceļu satiksmes negadījumi, 2 no tiem cietuši cilvēki, velosipēdu vadītāji. Strenčos kāds automašīnas BMW 324 vadītājs, 88. gadā dzimis Plāņu pogasta iedzīvotājs, izbraucot uz galvenā ceļa, krustojumā notriecis vīrieti, kas vadīs velosipēdu pa galveno ielu. Velosipēda vadītājs ievietots Vidzemes slimnīcā. Velosipēds nav bijis aprīkots ar dzeltenajiem gaismu atstarojošiem elementiem, kam jāatrodas velosipēda ritiņos un kas ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu, ka riteņbraucējs tiek laikus pamanīts. Velosipēdistu un automašīnu sadursme notikusi arī Varakļānu pagastā, kur kāda 90. gadā dzimusi sieviete vadot automašīnu Volkswagen Passat uzbraukusi velosipēdistei 49 gadus vecai sievietei. Negadījumā cietusi velosipēda vadītāja, kas ievietot Madonas slimnīcā. Vakar 6. pēcpusdienā reģistrēta informācija, ka medicīnas iestādē narkotisko un psihotropo vielu lietošanas faktu pārbaudē nogādāti 4, 19, 17 un 16 gadus veci jaunieši, kas iespējams Valmierā kādā adresē Rīgas ielā smēķējuši narkotiskās vielas. Pie pārbaudāmajām personām atrasts un izņemtas zaļgan brūnas augu izcelsmes vielas. Par notikušo uzsākts krimināla process par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos un glabāšanu. Par šo noziedzīgo nodarījumu paredzēts sods brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē,
Tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem, piedāvājot labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest iepērk cirsmas un mežus īpašumā, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Masalacā. Zvani 265 55 924. Piepildi savu vēlēšanos Tirdzniecības centrā Valleta. No 1. līdz 30. novembrim iepērcies katrā stāvā 1., 2., 3. un 4. vismaz 5 latu vērtībā, piedalies loterijā un laimēs savu kārotāko preci no jebkuras Valletas tirdzniecības vietas. Loterijas noteikums lasi valleta.lv. Tavs tuvākais tirdzniecības centrs Valleta pašā Valmieras centrā. Lai gan pagājis jau pusotras gads, pēdējā laikā arvien biežāk tiek atkal celts augšā jautājums par Jāņa Daliņa stadionā Valmierā nocirstajiem kokiem. Un, kā zināms, dažu cilvēku grupa no šī, jau varētu teikt, vecā notikuma uzvēlas tik lielu kamolu, ka tas tagad jāšķitina vaļā tiesai. Taču medijos un sabiedrībā paustā negatīvā informācija bez atbildes reakcijas nav palikusi. Valmierā sāksies parakstu vākšana par atbalstu Jāņa Daliņa stadiona attīstībai. Mēs gribam parādīt, ka lielākā daļa valmierieši ir par to, lai stadions tiktu sakopts, viņš būtu attīstīts un pieejams jebkuram iedzīvotājiem. Tāpatās kā vasarā te ir ļoti daudz dažādas gan sportiskas aktivitātes, un var nākt gan ģimenes, gan bērni, gan sportisti, un vienkārši tie, kas grib pavadīt brīvo laiku šeit. Un pat cik pēdējā laikā diezgan bieži presē parādās negatīva informācija par stadionu, tad mēs gribam parādīt, ka tie cilvēki ir tikai daži, kur viņi tā kā pauž runā visas Valmieras viedoklī, tad mēs gribam parādīt, ka lielākā daļa Valmiera ir sevišķi tie, kas te nāk un reāli stadionā bijuši, kad viņi ir par to, lai stadions būtu sakopts un šīs te negācijas palikt malā. Pusgada laikā kopš Vidzemes Olimpiskais centrs kļuva par stadionu apsaimniekotāju, tā sakārtošanā paveikts jau daudz. Veikts stadiona iekštelpu, sportistu ģērbtuvu un istabiņu remonts, sakārtot sanitārā sistēma, nomainīts bojātais sporta laukuma sagums un darbi aizvien turpināsies. Mērķis ir sakārtot visu stadionu kompleksu atbilstoši starptautiska līmeņa sacensību prasībām. Daliņa stadiona attīstības plānā ir tā, ka, lai šī būtu ļoti sakopta vide un, arī nākamā vasara varētu rīkot arī starptautiskas vieglatlētikas sacensības. Jau šobrīd notiek dažādi līmeņi starptautiskas sacensības, bet mēs vēlamies, lai stadions būtu atbilstošs pēc visaugstākajiem standartiem un varētu rīkot augstākā līmeņa sacensības. Tāpatās arī ļoti daudz pēdējā laikā gan komandas, gan dažādi izlašu sportisti brauc šeit uz nometnēm, gatavojās. Latvijas basketbola izlaša šeit gatavojās, tāpatās arī Māris Strombergs, kurš izcīnīja pasaules čempionātā 2. vietu, un arī Hokeja klubs Rīga šeit gatavojas, un ļoti daudz citas komandas, kas šeit ļoti labprāt brauc. Un, lai mēs varētu piedāvāt visaugstāko servisu, mēs arī attiecīgi ieguldam līdzekļus un darba spēku un to visu attīstam. Atbalstīt Vidzemes Olimpiskā centra ieceres Jāņa Daliņa stadiona attīstībā var gan elektroniski sūtot e-pastu ar savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi uz info@vodsports.lv, kā arī pašā Vidzemes Olimpiskajā centrā, Jāņa Daliņa stadionā un sporta rehabilitācijas centrā, kur pieejamas parakstu vākšanas anketas. Tas, kas notika apkārt, bija vienkārši brikšņi, aizaudzis viss, ja? Un šī ēka bija vienkārši ballīšu vieta, kur cilvēki varēja atnākt uz pirti un noīrēt sev telpas. Bet šobrīd ir ieguldīts ļoti liels darbs un ir izveidota tiešām adekvāta sporta rehabilitācijas vieta pilsētā, kur nāk sākot grūtniecis uz ūdens nodarbībām, nāk zīdaiņi, nāk uz ūdens aerobiku. Ir izveidots dažādas jaunas darba vietas kosmetologam, masierim, fizioterapeitam. Šobrīd arī šī telpa, kur ir zemūdens masāžas vana, dūņu terapija. Tas viss ir ieguldīts šī pusotra gada laikā. Šobrīd jau savākti vairāki paraksti, kas vien apliecina, ka valmieriešiem Jāņa Daliņa stadiona attīstība nav mazsvarīga. Arī interneta komentāros līdzās negatīviem lielākoties lasāmas pozitīvas atsauksmes. Vidzemes Olimpiskais centrs cer, ka gūstot sabiedrības atbalstu, visu negatīvo varēs ne tikai aizmirst, bet ka tas arī vairs netraucēs tā turpmākiem stadiona labiekārtošanas un attīstības plāniem.
Limbažas kultūras nams 65 gadu laikā ir kļuvis par otrajām mājām daudziem kultūras radītājiem, kā arī cienītājiem. Šobrīd šeit strādā 15 darbinieki, vairāk kā 30 kolektīvu vadītāji un 586 pašdarbinieki. Kultūras nama darbinieks. Tas ir amats uz mūžu, tādēļ gan bijušajiem, gan esošajiem darbiniekiem bija jāsola mūžīga uzticība Limbažas kultūras namam. Redzēs. 65. gadā vēl nebija dzimusi, bet tik un tā jā. Kultūras nams ir tā vieta, kur dzimst idejas. Kultūras nams ir tā vieta, kur top dziesmas. Kultūras nams ir tā vieta, kur tiešām top ģimenes, jo cilvēki satiekās dziesmā, dejām, viņi finālā apprecās. Un šis mirklis ir jau kā tradīcija, jo pirms 5 gadiem, kad mums pirmo reizi teātra mājā izveidojās laulības zāle, mēs pieņēmām lēmumu, ka katrs no bijušiem un esošiem darbiniekiem kultūras namam ir jāpielaulā. Un tā ir laulība uz mūžu. Un tad tie, kas pagājušā reizē teica šo jāvārdu, tie tagad būs kā liecinieki, bet tie, kas pagājušā reizē to neteica, jo tādu ir daudz, šoreiz teiks vārdu jā. Katram esošajam un bijušajam kultūras darbiniekam sava uzticība jāapliecina ar jāvārdu un savu parakstu īpašā dokumentā. Līdzīga pielaulāšanas ceremonija notika arī pirms 5 gadiem, kad teātra mājas zālē sāka organizēt laulību ceremonijas. Šoreiz uzticība bija jāsola arī kultūras nama bijušajiem direktoriem. Kultūras darbā es esmu nostrādājusi 50 darba gadus. Dažādos amatos Limbažos, bet direktors amatā, kultūras nama direktors amatā 20 gadus. Tas bija tik sen un tas bija nesen. Man tēvs kādreiz teica, kur vēl labāk profesiju var atrast vienās ballēs. Un tā tas viss arī pagājis, ne tikai ballēs, bet arī tādā grūtā un atbildīgā darbā. Bet vienmēr ir bijis labs kolektīvs, labi darba biedri. Tas bija daudzus gadus atpakaļ un dabīgi. Es jau nekad to nevaru aizmirst, Limbažus nekad neaizmirstīšu, jo tā man bija pirmā nopietnā darba vieta. Un šis nopietnais darba lauks man bija kultūra Limbažos, kultūra Limbažu rajona kultūras nama direktora amatā. Man, kā saka, jaunietim uzticēja tik atbildīgu amatu, kad es pat neapzinājos, ko tas nozīmē. Dabīgi, ka to atkārtot otrais būtu ļoti grūti. Kultūras nama jubilejas nedēļā notika arī citi pasākumi. Atvērto durvju dienās interesanti varēja gūt ieskatu ikdienas dzīvē, taču jubilejas koncertos kopīgi varēja just dzīves prieku, kas kultūras nama telpās valda ik uz soļa. Pasākumi sākās kultūras namā ar jubilejas izstādi Mirklis atmiņai, kur jaunā topošā fotogrāfe Aneta Janševica piedalījās dažādos mēģinājumos un mēģināja fotografēt kolektīvus vadītājus, kā notiek šis gatavošanās process. Un pati tā doma visam šim koncertam bija tā, lai cilvēki izbaudītu to sajūtu, kas ir tad, kad ir skatuva aizvērta un kad pasākuma dalībnieki vēl stāv ievilkuši elpu līdz brīdim, kad iedegās skatuvas gaismas, atverās aizskara, mēs tiekamies ar publiku. Limbažnieki ir īpaši cilvēki, jo viņi nāk uz īpašiem pasākumiem. Un ja tie pasākumi ir topā Latvijā, tad arī pie mums ir topā. Ja tas pasākums varbūt netik labi aiziet vai koncerts, bet vispār limbažnieki ir ļoti atsaucīgi, un ja viņiem kaut kas patīk, tad līdz sirdī. Koncertā Mirklis un mūsu tikšanās iedzīvotāji varēja novērtēt pašdarbnieku izaugsmu. Savukārt vakarā visus kultūras nama darbiniekus vienoja kopīgs pasākums – Piedzimt un dzīvot ir vērts, kurš noslēdzās ar jubilejas balli. Godinot 20. gadu dienu kopš Latvijā izveidota Zemesardze, Valmieras kultūras centrā atklāta fotoizstāde, kurā redzama Valmieras 22. kājnieku bataljona Zemesardzes ikdiena, kā arī svētki. Fotogrāfija autors ir Ģirds Pakalns, kurš teju gadu garumā piedalījies gan Zemesardzes mācībās, gan arī svinīgajās parādēs, šoreiz ieroci atstājot mājās un rokās ņemot fotoaparātu. Viņas nav tā kā no malas fotografētas skatoties, bet atrodoties tajā procesa epicentrā. Tā līdzīgi, ja būtu salīdzināt ar hokeja spēli, tad hokejs nulles vietā paņemtu fotoaparātu un uzbrukuma aizsardzības laikā fotografētu savus kolēģus no laukuma, nevis no malas.
Izstādes nosaukums "Mans zelts ir mana tauta" aizgūts no bataljona karoga, kurā redzami iejausti vārdi no Rudolfa Blaumaņa dzejoļa "Tālavas taurātājs". Kopumā aplūkojams aptuveni 20 fotogrāfijas, kurās iemožināti mirkļi no zemesardzes mācībām Strenču mežā un Ādažu poligonā, kā arī svinīgās parādes šeit pat Valmierā, kā arī Rīgā. Izstādes autors zemesardzē darbojas jau vairāk kā 15 gadus un nemirkli savu izvēli nenožēlo. Aizraujoši ir citi draugi, cita kompānija, citām ir hobijs medības, citām ir makšķerēšana. Tas arī ir tāds patriotisks hobijs. Jāteic, ka Zemesardze ir viena no lielākajām brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kurā šobrīd darbojas vairāk kā 10 000 vīru un sievu. Šie cilvēki regulāri ziedo gan savu laiku, gan reizēm arī resursus, lai piedalītos dažādās mācībās un misijās. Runājoties ar saviem kolēģiem no profesionālām vienībām, viņi vienmēr akcentē vienu lietu, ka viņiem ir patiesa bauda strādāt ar zemesargiem, kuriem nekas nav, kuri nav jāpārliecina, kāpēc viņiem jāiet mežā, kāpēc viņiem ir jāiet mežā lietus laikā, kāpēc viņiem ir jāguļ dubļos, jo viņi nāk un dara šo darbu, tāpēc viņiem tas patīk. Valmieras zemesardzes 22. kājnieku bataljonā šobrīd darbojas aptuveni 500 zemesargi. Aizvien biežāk šai organizācijai pievienojas arī sievietes, kuras nebaidās kopā ar vīriem doties mežos un pierādīt sevi arī citās militārajās aktivitātēs. Jāteic, ka valmierieši šo 20 gadu laikā sevi ir pierādījuši arī vairākās starptautiskās misijās. Mūsu zemesargi ir pabijuši Kosovā, kur no Valmieras bataljona biedriem izveidota militārā novērošanas un sadarbības vienība pāraudzīja un uzturēja mieru veselā rajonā. Līdzīga veida vienība bija arī Afganistānā. Tur bija ne tikai valmieši, bet arī puiši no citām vienībām, bet jebkurā gadījumā arī tur viņi sev pierādīja kā ļoti labus kareivjus. Tieši Valmieras bataljona paspārnē izveidot Latvijā vienīgā Psajops vienība, jeb Zemesardzes psiholoģisko operāciju vads, kas ir viena no unikālākajām zemesardzes vienībām. Tāpat zemesardzes puiši regulāri dodas arī uz skolām, kur par savu darbu stāsta bērniem un jauniešiem, kā arī piedalās dažādās militārajās parādēs un svētku sarīkojumos. Esam varbūt kopā ar pilsētas un skolu palīdzību iedibinājuši jaunu tradīciju 26. maijs. 26. maijā pilsētas atbrīvošanas svinēšanu, kas saistās arī ar skolnieku rotas izveidošanu. Bija jau viens gājiens un viena fotografija jūs varat redzēt arī šī izstādē. Neiztrūkstoši arī šogad 11. novembrī Valmieras zemesardzes bataljons soļos tradicionālajā lāpu gājienā un piedalīsies svinīgajā piemiņas pasākumā pilsētas kapos. Savukārt 19. novembrī Tirdzniecības centrā Valleta ikvienam būs iespēja iepazīties ar ieročiem un militāro tehniku, kas šobrīd ir bataljona rīcībā. Pēc rekonstrukcijas svinīgi atklāta Ventspils 6. vidusskolas sporta zāle. Šis ir nozīmīgs notikums ne tikai skolas, bet visas pilsētas mērogā. Jau atklāšanas laikā te valdīja sportiska gaisotne, jo norisinājās basketbola spēle, kurā tikās Ventspils augstskolas un komandas dārznieks no Cēsīm sportisti. Pirms Ventspilī tika uzcelts Olimpiskais centrs, 6. vidusskolas sporta zālē norisinājās visas basketbola sacensības, jo vienīgi šī zāle atbilda visām prasībām. Kā jūs redzat, šeit ir jauna lieliska grīda, ir ļoti labs aprīkojums, kā šeit var notikt basketbola spēles, un šodien arī mēs visi būsim atsliecinieki. Atkal 6. vidusskolā atzīmst basketbols, kā tas bija 80. gados. Visvairāk šo notikumu gaidījuši skolas audzēkņi un personāls. Sporta nodarbības tiks vadītas patīkamākā atmosfērā. Ilgi gaidīt svētki, jo būtībā 28 gadi šai zālē nav bijis remonts. Un, protams, ka mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka mums beidzot ir ļoti laba zāle. Mans darba stāsts ir tik liels, un šis bija ļoti gaidīts prieks, liela dāvana gadiem, ko gaidījām, ka mums un bērni tiešām ar lielu prieku sāk tagad arī darboties. Bišķi labāk ir, jā. Bet baigi līdzīgi pirmai pamatskolai. Mums tur treniņi ir līdzīgi ir. Es mācos pirmā pamatskolā. Un kā? Gan drīz zāles līdzīgs. Šādā skaistā izremontētā zālē vecais inventārs vien bojātu kopskatu. Tādēļ te viss ir jauns. Mums nopirka pilnīgi grozi jauni. Mums ir volejbolam viss aprīkojums ir jauns, nopirks vingrošanas sienas un arī beņķu vingrošanas. Tas viss ir jauns inventārs nācis klāt. Vakar bija tas prieks iemēģināt un bija labi. Puikas nesūdzējās. Pēc svinīgajām uzrunām norisinājās spēle un Ventspils 6. vidusskolas sporta zāle uzsāka jaunu dzīvi.
Solvita Demante, Tatjana Saksakānska, Inžodziņš, Kurzemes televīzija. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem, piedāvājot labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest iepērk cirsmas un mežus īpašumā, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Masalacā. Zvani 265 55 924. Atved pie mums savu draugu un lieto Telia Latvija internetu 1 mēnesi bez maksas. Jo vairāk draugu piesaistīsi, jo ilgāk varēsi lietot internetu bez maksas. Sava drauga kontaktinformāciju sūti mums uz e-pastu vidzeme@telia.lv vai informē mūs pa tālruni. Informācija par akciju arī mājaslapā www.telia.lv. Piepildi savu vēlēšanos Tirdzniecības centrā Valleta. No 1. līdz 30. novembrim iepērcies katrā stāvā 1., 2., 3. un 4. vismaz 5 latu vērtībā, piedalies loterijā un laimēs savu kārotāko preci no jebkuras Valletas tirdzniecības vietas. Loterijas noteikums lasi valleta.lv. Tavs tuvākais tirdzniecības centrs Valleta pašā Valmieras centrā. Pasaules optikas veikalā rudenīgs piedāvājums. Visu novembri, izmantojot Valletas rudens ziemas kolekciju katalogu kuponu, 10 latu atlaide optisko brīļu iegādēji. Īpašs piedāvājums arī redzes pārbaudēji. Pērkot brilles, redzes pārbaudi piedāvājumu ar 50% atlaidi. Gaidām jūs Pasaules optika veikalā, Tirdzniecības centrā Valleta, Rīgas ielā 4. Īpašie novembra mēneša piedāvājumi Valletas klientkartes īpašniekiem veikalos Monton un Mozaīk. Vīriešu džemperis Hīd, cena ar klientkarti 17 lati 52 santīmi. Vīriešu krekls Polus, cena ar klientkarti 17 lati 52 santīmi. Vīriešu bikses Nemo 23 lati un 92 santīmi. Sieviešu bikses Desa, cena ar klientkarti 30 lati 32 santīmi. Džemperis Marlīn 19 lati un 12 santīmi. Džemperis Oselī 28 lati 72 santīmi. Kleita Džanglī 39 lati 92 santīmi. Sieviešu bikses Maple 23 lati 92 santīmi. Džemperis Kodel 23 lati 92 santīmi, bet Kleita Draps 31 lati 92 santīmi. Veikalā Rīts Valmierā stācijas ielā 2 no 8. līdz 15. novembrim. Baltikovo olas 10 gabali tikai 59 santīmi, arī citām precēm pievilcīgas cenas. Pirmais no līdz šim iespaidīgākajiem instrumenti koncertiem Vidzemes Olimpiskajā centrā. Grupas mūziķi Jānis Šipkēvits un Reinis Sējāns sola pārsteigumiem bagātu šovu, ikvienam apmeklētājiem radot neparastu un aizraujošu vizuāli un muzikāli piesātinātu piedzīvojumu. Biļets biļešu paradīzes kāsēs un mājaslapā Valmieras drāmas teātrī un Valmieras kultūras centrā. 11. novembrī pulksten 17.15 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis pilsētas kapos. Pulcēšanās pulksten 17. pie kultūras centra. Laikrakstā Druva lasiet, vai Cēsu vecpilsētā ir vieta mūzikas klubiem. Sveču liešana kļūst par interesantu biznesu. Slavenais bobslejists Jānis Ķipurs ir aizrautīgs fotogrāfs. Sociālie darbinieki atzīmē savus svētkus. Laikrakstā Liesma lasiet, kā radīt cieņu pret pircēju, vai vietējā cūkopība noturēsies. Paldies Vidzemes aktīvākajām arotbiedrībām, kam piederēs Rujienas saldējums. Laika ziņas tapuši sadarbībā ar Signāls EM autoservisu Madonā. Signāls EM plašākais lietoto rezerves daļu piedāvājums Madonā. Jaunas un lietot ziemas riepas par draudzīgu cenu, lai jūs un jūsu auto būtu gatavs ziemas sezonai. Mēs parūpēsimies par jūsu auto.
Nākamajā diennaktī Vidzemē mākoņu daudzums būs mainīgs, tomēr nokrišņi nav gaidāmi nedz naktī, nedz arī dienā. Jau naktī debesis nedaudz skaidrosies un arī dienā ik pa laikam uzspīdēs saule. Potīs ziemeļa austrumu virziena vējš ar ātrumu 4 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no 0 līdz +5 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no +4 līdz +8 grādiem.